Principā viņam tas darbs nepatika. Jā, un līdz ko sanāca 60 gadi, tā viņš nevienu stundu, nevienu dienu nepalika darbā. Reku tevi kāpnes uz dzīvokļiem, ja? Te kādreiz gāja? Jā, ne tikai kādreiz mēs arī uzkāpsim, bet jebkurā gadījumā tā ir, manuprāt, unikāla, vēl saglabājusies liecība no pašiem ēkas pirmsākumiem. Liepājas stacija kaut kas līdzīgs ir. Izskatās, ka te ir metināts kaut kas, ka te ir pazudis, bet reku. Šie te visdrīzākais ir citur aizceļojuši, bet te viņi ir palikuši. Jāapskatās, vai kāds ir mājās vai ne. Nē, 11. dzīvoklis, otrais laikam, vai? Otrais, jā, 2 romieši, bet varbūt, ka 3. kaut kas ir. Labdien, drīkst pie jums? Rītīgi bēniņi, vai ne? Te jau nav vairāk tādi apartamenti, kādus mēs būtu ieraudzījuši pirms 160 gadiem, protams, ja? Bet vairāk vai mazāk tomēr kārtīgi, droši. Galvenais, ka ir arī veidlodziņš, vai ne? Ļoti grūti pateikt, kurš gadsimts katrā ziņā tie koka logi. Es pat liecos domāt, ka tie varētu būt kaut kādā padomu laikā kaut kas pārtaisīts, vai jebkurā gadījumā neviena oriģinālā āķīša, kliņķīša te nav. Jā, tie notiek kaut kas sen aizgājuši. Man novērojumi tādi, ka šādās ēkās ļoti labs gaiss ir. Māja, ja ir uzbūvēta pareizi un nav nolaista, arī man podiņi parādījās. Jā, jautājums tikai atkal, kad šī plīts ir ierīkota un kāds ir mājas sākotnējais plānojums. Te ir bēniņi, vai ne? Ekskluzīvi vienmēr ir ielūkoties ēkas bēniņos un apskatīties, kas te ir. Prieks, kad visas jumtu konstrukcijas ir arī te izskatās, ka lielākā daļa mainītas, ja kaut gan dažas arī ir vecās, ka viņas sausas, ka te nekas netiek, ka šī ēka ir priekš tādiem apstākļiem, kādiem tā ir paredzēta un kādiem tā šobrīd kalpo ideālā stāvoklī. Kopš 2020. gada ir atjaunota vilcienu regulāra pasažieru vilcienu kustības ar Daugavpili un Krāslavu, Rīga, Daugavpils, Krāslavu. Un 21. gada Indra, ne katru dienu, bet tur var aizbraukt tiesi, tie vairs nepietur visās stacijās. Kādreiz bija tā, ka gan Naujenē, gan Visvaldā, Skaistā, visur vilciens pieturēja. Naujenes stacija atklāta 1866. gadā. Tās stāstus glabā arī Novedpētniecības muzejs. Šai izstādē mēs esam devuši nosaukumu Juzefovas stacija ceļojums laikā. Ir zināms, ka 1863. gadā tiek nodibināta Daugavpils Vitebskas dzelzceļa administrācija. Kopš tā laika tātad tiek uzsākta Daugavpils posmā dzelzceļa līniju būvniecība. 1866. gadā jau tiek atklāta dzelzceļa līnija Daugavpils Indra Polocka. Un tieši šai pašā gadā arī tiek uzcelta Juzefovas stacija, ko šobrīd mēs zinām ar nosaukumu Naujenes stacija. Tas nosaukums stacijai tiek dots pēc tuvējā ciema nosaukuma Juzefova, un Juzefovā kopš 16. gadsimta beigām atradās poļu muiža ar tādu nosaukumu Juzefova. Stacija ir viena no tām oriģinālajām Daugavpils Vitebska stacijām, kuras ir saglabājušās gandrīz pilnībā, bez tādām redzamām pārmaiņām. Kā jau ceļā vienmēr cilvēks steidzas, vienmēr kaut kas tiek aizmirsts, pazaudēts. 1936. gadā Dzelzceļa valde arī izdot speciālu rīkojumu likumu, kad dzelzceļa stacijās šie priekšmeti ir jāuzglabā 15 dienas. Ja neatrodas īpašnieks, tad to var izsolē pārdot vērtīgākās lietas. Un tā laika periodikā arī tika atrasts, kā Naujenes stacijā kāda kundze ir aizmirsusi savu rokas somiņu, kurā ir bijusi nauda un pase. Stacijas pārmīnieks to ir atradis, un šim pārmīniekam par to arī tika izteikta atzinība. Te vienu vietu var ieraudzīt, kādi laiku lokos pasažieri ir izkāpuši vai iekāpuši vilcienā Naujenes stacijā. 1901. gada vasarā, esot meitas Jadvigas gaidībās, uz perona vilcienu gaida muižnieka Bogdana Šahno māsa, pāne Elizabete Kevnarska. Elizabete saukta par Eližbete savā ģimenē. Vēlāk viņa kļūst par žurnālisti. Viņa pārbrauc uz Poliju, Varšavu. Tur strādā laikrakstā. Ir samērā atpazīstama, ievērojama žurnāliste poļu presē. Protams, kā ir izvēlēti arī kara gadi, jo, kā zināms, dzelzceļa stacijas
bija tās vietas, kuras uzreiz nokļuva valdošā karaspēka pārziņā. Šeit devās sanitārie vilcieni, tāpēc mēs arī redzam lūk šo māsiņu. 1981. gads, Naunes pagasta priekšsēdētāja Anna Bule, kas bija ļoti savā domāšanā, savā darba stilā ļoti progresīva, ļoti moderna, dodas uz Maskavu, uz Ramenskas apgabalu, lai iegūtu jaunu pieredzi un pēc tam to pielietotu šeit Naunes pagastā. Te bija pasta un telegrāfa nodeļa, te bija dažādi preču uzpirkšanas punkti. Bieži vien bērni ieradās, lai vienkārši paskatītos, kā tas vilciens traucas tālumā. Ģertrūde un Valentīna Zēle ir divas mākslinieces, kas ir dzimušas šeit pie mums Naujenē. Un lūk, viņu tēvs, Antonijs Zēle, bija dzelzceļa stacijas apgaitnieks vai pārmīnieks, to jums Ģertrūde izstāstīs precīzāk, jā. Viņa sirdslieta bija kokgriezumi. Antonijs Zēle nāk no ļoti radošas mākslinieciskas dzimtas. Visi vīrieši viņu dzimtā veidoja krucifiksu. Te lūk, mums ir daži, ko tieši Antonijs Zēle ir veidojis. Jā, tie visi ir Visi 4, jā? Jā, visi 4. Un arī šī lauva, arī tā ir viņa veidota.